šoreiz Powerboats 470 par super pievilcīgu cenu. Apskatāmies, kas tas ir. Tātad laiva ir 470 gara, motors ir 70 zirgspēku Yamaha virsū. Tātad četrvietīga laiva ar diviem palieliem klājiem, ar pilno konsoli. Kāpjam iekšā un, man liekas, pabraucam. Pirmie iespaidi diezgan ok. Pamēģināju kā pa vilni iet, apgriežot saulīti, pārbraucot pāri. Ir labi, laiva ir klusa, vēji diezgan paliels, līdz ar to viņš šteļ to vilni. Motors 70, man likās, ka būs pa maza, bet ir ok, glisē tīri labi ceļās ārā un maksimāli ātram tuliņ kamērīt. Maksimālais ātrums bija 56 km/h, kas priekš 470 laivas ir ok ar 70 zirgspēkiem. Klājs priekšā ir pietiekami liels, īstenībā britīgi liels ir, jo tā konsola sanāk tā kā bišķiņa uz aizmuguri, tā ir tā, ka divatā brīvi var copēt. Lielas mantu glabātuvas arī. Šī ir savienota tā, ka pa abām pusēm var ielikt kaut ko. Un šeit ir zivju kaste, arī pietiekami liela. Jā, izstāsta, ka tur mierīgi metru varētu ielikt. Akumulātori ir grīdā, paliela kaste mierīgi var ielikt gan elektromotoram, gan startinieku, gan mierīgi 3 atķietiekā. Klāja izmērs pietiekami liels. Liekas, arī divatā te var copēt tāpat kā priekšā. Un tagad paskatīsimies sīkāk, skatāmies kātu nodalījumu. Abos sānos vienādi ir. Un abos sānos pa 2 kārtiem var ielikt. Šeit aizmugurē ir 2 atgāžami beņķi. Un pa vidu manta novietne, diezgan plaša. Šitien varētu būt forši, kaut kādu limpeni ielikt, tur būs vēss. Un vēl aizmugurē ir milzīgs runduks visā garumā, kur var ielikt gan airus, gan tentu, daļieko. Bāka ir iebūvētā. Interesantā vietā ir pildīšanas kakliņš tieši recesā, bet īstenībā tas ir ērti, jo tādā brīdī, kad ir transportēšanas stends virsū, tev nekas nav jāņem, tu vari vienkārši bišķiņu piepacel un pildi. Šai konkrētai laivai šobrīd ir vienkārši neticami labs piedāvājums. Gaidam ciemās.